Sveiki, draugi, radi kaimiņi, svabadīgi arī svētie brīnišķīgās dvēseles un dažādās būtnes. Mazliet atkal par pacifistiem, par mieru. Pacifisti tie ir tāds novirziens, kas ir pret karu, un kur kāds arī garīgais skolotājs pieminēja, ka ir pabijis meditētāju un pacifistu, ezotēriķu un pacifistu vidū, kur uzdevums ir neredzēt realitāti, lai gan tas neredzēt ir pēdiņās ielikts, tā kā grūti saprast, un turēties pie savām ilūzijām. Interesanta ilūzija miers, interesanta ilūzija skatīties uz pasauli caur miera acīm, un interesanta ilūzija ir iedomāties, ka vienīgais variants, kā rast mieru pasaulē, ir būt mierā. Tad arī, protams, skaistais teiciens, kas tiek arī pacelts, vēlies mieru, gatavojies karam, kurš man ir saprotams kādā vīzē, un kādā vīzē nav saprotams. Viennozīmīgi uz to atsaukties arī ir interesanti. Un kas attiecās arī uz vēl kādu skolotāju, ar kuru es reiz sēdēju te kokļu nometnē un runājām par tēmu, viņš man teica tā. Mēs runājām par visādām tēmām. Viena no tēmām bija, mēs runājām par attālumā esošiem kokiem, ko viņš teica, ka tie koki nemaz nav. Es teicu, šis galds, kas ir, tas nav. Pieklauvēju un saku, tie koki nav, zinies, ja viņi tur pieies, tad viņi tikai tur parādīsies, bet tā vispārībā tur nekā nav. Es saprotu šo arī zinātnisko pieeju šīm te visām gudrībām, ne tikai zinātnisko, bet arī garīgās pieejas, ka viss, kas ir, tas nav, un īstenībā nekā nav. Tas ir ļoti interesanti un aizraujoši. Un viņš man ļoti nevis centās pārliecināt, bet mēs viens otram stāstījām savreiz, un es teicu, ka tas ir fufels. Ka ir. Kā tu vari teikt, tas, ko tu redzi, pieies klāt, tas koks tur nebūs pazudis un viņš nebūs nēsošs. Un ka par tādām lietām, ka kaut kas esošs vai nēsošs var runāt tikai tad, kad tas ir pieredzēts. Un es neticu, ka šis vīrs to ir pieredzējis kaut ko nēsošu. Varbūt kļūdos, nezinu. Bet tagad ir ļoti interesanta situācija, kas saistīta ir ar karu. Ar karu, kas ir kaut kur aiz kalniem. Mēs tur runājām par kokiem, ko mēs redzējām ar acīm. Un man teica, ka tas ir nēsošs, ka tā nav. Tagad ir tā, ka tas karš ir tik ļoti, kad jāiet ir un jāprotās ir šaut, jāprotās ir izdzīvot kara apstākļos, tāpēc, ka tas ir tik ļoti esošs. Un es nesaku, ka tas nav. Es tikai šajā kontekstā, kas ir saistīts ar to attiecīgo skolotāju, par to tēmu esošs, nēsošs, par ilūzijām. Un ir ļoti interesanti, kur tad tagad ir tā filozofija, vai jau kā to nosauks, kur arī ierakstos tika pieminēts dzen, kad dzen nejauc pārdomas par Dievu ar kartupeļu mizošanu, kad dzen ir vienkārši kartupeļu mizošana. Bet vai mierā būšana arī nav vienkārši dzen? Tas nav dzen. Dzīvot savā vietā un arī kurā brīdī karš ir arī vienkārši dzen mācīties un dzīties pēc prasmēm nogalināt ir dzen. Interesants jautājums. Manās, kad viss jaudīgākais dzenbudisms ir parādīts
par kara tēmu. Nu, tas ir izdomāts tēls. Gan jau ne viss tur ir izdomāts, bet tas ir Hašeka romānā Šveiks. Brīnišķīgākais dzenbudists. Mauc visam cauri pa vieglo. Un es te iepriekš stāstīju arī par trejām vienaldzībām, par dievišķo vienaldzību, kurā tu darīsi jau ko, kas ir darāms, visus pienākumus, un nebūs bēdīgs, vienkārši visu darīsi. Un tad ir dievišķā vienaldzība, kur tev ir visi pienākumi, visi darbi darāmi, un tu dari šā vai tā, dari, bet tev nepārāk patīk, un tu gaudies, tā ir dievišķā vienaldzība, un tad ir trešais pohujs. Tu nedarīsi neko. Ko vajag, ko nevajag, un tev viss pēsīs ārā. Nu, es neesmu nekāds nedarītājs. Un, kas attiecās arī uz tiem provokatīvajiem jautājumiem, ko tu gudrīt tur miera dirsēji, miera pļūtītāji, ko tu darītu, ja notiktu attiecīgās situācijas un tur uzbur vienkārši šausmīgas ainas, es pateikšu atklāti. Man nav ne jausmas. Ko es darītu. Un es par savu miera vārdu nešanu tajā brīdī noteikti vismazāk domātu. Un es negalvotu par sevi tajos brīžos. Bet tās ir tik akūtas situācijas. Tas ir pilnīgi kaut kāds cits plāns. Un tad varētu atkal nāk kaut kādi kara aizstāvji un kara cīnītāji attiecīgās kaut kādas citas. Tu sūda pacifists, apstiest īstenībā, kad notiek dzīvē kaut kāda situācija, tad tu gan rīkojies pilnīgi pret savu pārliecību. Cilvēki, kas izvēlas karot, lai izvēlas karot, kas izvēlas mieru, lai paliek mierā. Ļaujam katram mums būt tiem, ko mēs izvēlamies būt. Un jo sevišķi tagad tas ir tik būtiski, tik ļoti, ļoti būtiski spēt būt blakus tiem, kas domā par mieru. Arī tiem mierīgajiem būt blakus tiem, kas domā par karu. Un nekarot vienam ar otru. Nu, nekarojam vismaz mēs savā starpā. Ja jūs tā izvēlaties, labi, jūs izvēlaties iet apmācībās, jūs izvēlaties iet apgūt tās prasmes, labi, viss kārtībā, tā ir jūsu izvēle. Es arī diezgan emocionāli tur to video par to kara tēmu, bet es tiešām arī tā jūtos. Vēsture atkārtojās, un kam gan nav zināms, kā notiek kari, tas ir tiešām labā roka, kreisā roka, pa vidu, tautas, karotāji, ģimenes, nevainīgi cilvēki, un tā labā kreisā roka plaudē, un tas ir tas karš. Ķermenis viens, galva viena, prāts viens, kas to visu ir sacerējis. Un tas ir tik, manuprāt, naivi, vēl tagad, mūsdienās. Arī pie visām tām vājprātā tehnoloģijām, kādas tik nav, kara iznīcības, visādi ieroči un vēl kaut kas tur līst iekšā ar savu miesu, ar savu dvēseli, savu garu un to balstīt. Nu, es tā nedarīšu, bet kas to izvēlās? Darat. Bet darat to tiešām tāpēc, ka jūs to izvēlaties. Jūs to izvēlaties, viss kārtībā darat. Ļaujiet arī mums, kas ir par mieru, vienkārši būt mierā. Jo es zinu, ka lielākā daļa arī no jums saprot to, ka tiem mierīgajiem arī ir jābūt. Visiem ir jābūt. Savā veidā ir jābūt līdzsvaram. Un par karu runājot, es neticu, ka tas ir cilvēka dabā pats par sevi saprotama lieta, ka ir jākaro. Jo tā karošanā iet viss cauri cilvēces vēsturēm. Vienmēr ir bijuši kari. Bet kāds tas iemesls?
Un vai tiešām cilvēks, jo jāņem vērā ir tas, ka ir ietekmēšanas instrumenti dažādi. Ir no garīgiem plāniem nāk ietekmes no dažādām būtnēm, visu kaut kam ir izdevīgi, ka notiek kari, kad ir ciešanas, kāds no tā barojās. Un to arī ļoti labi un daudzi saprot un zina un apjauš. Un tomēr beigās akceptē, pieņem. Es arī visu kaut ko pieņemu. Es pieņemu arī to, kad iet tur tie karotāji un piedodiet, ja es kādu, varbūt tiešām kāds ir kšatrijs un es te esmu izteicies, nesaucot vārdu, bet tāpat norāda ir bijusi, varbūt tiešām tu, broļa, esi kšatrijs. Varbūt arī otrs brālis, kurš runāja par pacifistiem un par to ilūziju saglabāšanu un realitātes neredzēšanu. Varbūt jūs tiešām abi divi esat kšatriji. Bet kšatrija uzdevumā neietilpst pārmest. Tas pats arī manā miera nesējā. Varbūt es arī kšatrijs esmu. Bet tu sazini galu galā. Es esmu mūžīgais tāds meklētājs, man nav jausmas. Es to nesaku, kā es esmu arī teicis, es tikai zinu to, ka es esmu. Es esmu. Un es zinu, ka arī jūs zinat, ka jūs esat. Un jūs dzīvojat savas izvēles. Es dzīvoju savas. Un lai katrs izlem savu izvēli, jo tagad notiek ļoti jaudīga kara propaganda. Visās pusēs. Visādākās pusēs, lai tik pēc iespējas vairāk tajā iesaistītos. Un tas ir nenoliedzami, ka tas notiek. Un tev un man ir izvēles iespējas. Vai pie tā pieslēties, vai pie tā nepieslēties. Man arī ir izvēles iespējas vai nosodīt un pārmest tos, kas virzās uz kara pusi. Vai arī vienkārši skaldīt malku un mizot kartupeļus. Vai ne? Izdaram savas izvēles. Esam brāļi un māsas, lai gan mēs esam pilnīgi citādos nostājās, jo tas tagad ir tik ļoti būtiski. Mēs esam skaldīti un šķelti ārprāt, un ja mēs nepiekrītam kaut kādās, ja mēs aizvien sadalāmies, kā sadalāmies, viss kārtībā, bet tas domājam citādāk, atšķirīgi. Atšķirība ir dabas viens no pamatlikumiem, atšķirībai jābūt. Tas nozīmē gan domāšanā, gan uztverē, gan arī darbībās. Bet neesam paši savā starpā ienaidnieki. Esam brāļi, māsas. Protamies pieņemt tos, kas izvēlās teju pilnīgi pretējas darbības. Un es ļoti ceru, ka jūs, brāļi, kas ejat cauri apmācībām militārajām, ejat to ar dzen pieeju. Kad dzen un Alans Vats nav tikai pieminēts tāpat, es ļoti ceru, ka jūs tā arī ejat cauri tam. Man reizumis izdodas kaut kas tam līdzīgs. Reizumis. Sarežģīts pasākums. Mierīgiem gaismas darbinieki, tie gaismas darbinieki, kas pilnīgi skaidrs zina, ka jums ir jāiet militārā apmācībā, ejiet un neklausiet kaut kādus miera pļūtītājus kā mani, klausiet savu sirdi. Klausiet sevi, ja jāiet, tad ejiet, kuriem ir pilnīga skaidrība un sajūta, kuras arī ir gan tā iešana, gan tā neiešana. Lielākai daļai no mums ir iluzoras sajūtas, kaut kādi šķitumi, bet ļaujam katram dzīvot tajā savā šķitumā. Mēs nevaram
piespiest kaut ko, kas jau tagad tiek darīts ar obligāto dienestu, ar mobilizācijām kaut kādās citās vietās. Tādā pasaulē mēs dzīvojam, un tādā pasaulē mēs dzīvosim līdz kamēr nenonāksim pie kāda vienojošā. Bet ir jāļauj būt gan mierīgajiem, gan karotājiem. Tā kā brāļi un māsas, izdarat savas izvēles. Bet pirms izdarīt izvēli tiešām vaicājiet sev. Tie, kas tic augstākajiem spēkiem un augstākajiem es un pavadoņiem, konsultējieties ar visiem, ko jums saka, bet nevis klausiet pavadoņus, ieklausieties pavadoņos, ko jums arī teikšu. No tiem plāniem, tur ir tas pats, kas kā augšā, tā apakšā. Kā Trismegists teica, vai ne? Kā augšā ir korupcija un propaganda, tā apakšā šeit pie mums ir korupcija un propaganda. Un visi, kas saka, ir gaišie, tas nenozīmē, ka viņi ir gaišie. Jo pie mums arī var atnākt vīri un sievas baltos tērpos un teikt, mēs esam mīlestību nesošie un paņemt aiz rociņām mīļi un vest uz lopkautuli, uz kādu koncentrācijas nometni vai tu sazini, kur. Visi līdzekļi tiek izmantoti, visos plānos. Meli tiek izmantoti pilnīgi visur. Tā kā meklējiet atbildi patieso šeit, sevī, un atbildiet godīgi. Beidziet sev melot. Kam jāiet, ejiet. Un cenšaties to izdarīt pēc iespējas lielāku mieru un pēc iespējas mazāku naidu, jo karā naidam nav vietas. Ja tu karā jau ej, lai iznīcinātu kaut kādus pretīgus kropļus un ar to tad jau tu esi zaudējis, bet ja tu ej karā aizstāvēties, un arī ir milzīgas atšķirības, vai iet karā kaut kur, vai paliek tepat un aizstāv. Mīļie cilvēki, mīļās dvēseles, gari un būtnes. Tiecamies pēc iespējas vairāk uz vienotību. Viņai ir daudz šķēršļu, un mums arī ir ļoti daudz bloku vienam uz otru, uz dažādiem pieņēmumiem, uz tiem dažādiem šķitumiem, ticībām. Virzamies, arī ejot karā var būt galvenais mērķis miers. Pieņemam mierīgiem, vai mierīgie, pieņemam karotājus. Un karotāji, un karotāji, un karotāji. Gan šitie karotāji, gan tiešām karotāji, kas ir pēc sava aicinājuma karotāji. Gan miera nesēji, kas patiešām ir pēc sava aicinājuma miera nesēji, un gan šitie miera nesēji. Nekarojam savā starpā. Nekarojam savā starpā. Lai miers ir ar visiem mums. Lai miers ir ar visiem mums. Esam.